nevaru pārtraukt būt labs. Izliecies pa logu, spļauju pārbraucot jūs kaps. Es būšu blakus, kad cels latiņu, čisti tie bērni ratiņu kristu, tā kā jēs bez manis. Es eju uz platīnu disku un viss Latvijas klips. Domām 5 hiphops dots uz priekš, gatavs industriju norakt uz vietas. Es esmu puseļā no skolas uz tiesu, skaļi vārdi, jā, galva augsts stobrs uz pies. Tur redzes logā logs uz ielu, no postu uz dievu, no plostu uz krastu, no domas uz pastu, no ko uz kastu, no ļoti uz labs, kā roku uz plats. Aptur cukuru gaļas, kas griež to trokštu uz apli, yeah. Un tas nav nekas jauns, bet to vajag, jo te slavē talantus, bet tirgo klauns pa to laiku. Meklē pazemē ogles, bet nevar pazīt, turot zelts pārdviltotās dirzas, nu jau sazīt, kuru elpu. Es esmu Ansis, es esmu reperis, beatmakers, producents, tagad arī audio inženieris, tagad arī kaut kas uz žurnālistu pusi vai blogeru pusi, tagad arī podcasteris, DJs. Mūziķis, ja es tā atļaujos teikt, es nezinu, es esmu viss, par ko nav slinkums būt, vairāk no hip-hop perspektīvas tieši skatoties. Nu, es jau ceru, ka vēl tālu jāiet, bet saknes ir meklējums ķemeros, Jūrmalas pašā galā starp mežiem, kur mēs izdomājām, ka tas ir labāks laika pavadīšanas veids nekā citas tajā laikā apkārt valdošās nodarbes. Mēs izdomājam, ka labāk uztaisīt kaut ko. Un vēlams kaut ko tādu, kam ir funkcija, kas funkcionē. Un repmūzika bija tāds pirmā lieta, pie kā mēs pieķērāmies, un es vēl pagaidām esmu tajā testa režīmā un arī turpinu tajā lauciņā. Mēs paši, laikam, ievilkāmies. Man liekas, ka mēs vispirms sākām taisīt paši, un pēc tam sākām saprast, kas tas tāds ir vispār. Un tas bija, mēs ar brāli taisījām, ar Kārli Kolmanu 181H, tagad arī Dirty Deal Audio biedru. Nezinu, pilnīgi citur kaut kur. Es ceru, ka darot kaut ko, kas dod prieku. Es nezinu, man nav tik daudz gadījies atrast alternatīvas tam, ko es tagad daru, tāpēc, ka es nezinu, vai daudziem cilvēkiem ir tā, ka pēc tik relatīvi ilga laika nepazūd tā aizrautība uz to lietu. Un man tas pašs brīžiem pārsteidz, bet nav atbildes uz jautājumu, ko es darītu tad, ja es nedarītu to, ko es tagad daru. Es nezinu, es pārsvarā uz visu, kas ir tagadne un pagātne, skatos diezgan tā ar kritisku aci. Es to nemēģinu uztaisīt par kaut ko vērtīgu, tāpēc man patīk vērtīgās lietas turēt tuvā nākotnē. Tāpēc, ka tas ir ļoti patīkams atalgojums katram solim, ko tu spēr. Bet, ja man jāmin, es nezinu, es domāju, ka prasmes ir pats vērtīgākais, kas man pieder, jo to man ir bijis visgrūtāk iegūt, un prasmes ir tās, bez kā es tagad nebūtu nekas būtībā. Viss, ko es esmu iemācījies, viss, ko es zinu un protu, zināšanas prasmes, tas ir mans vērtīgākais sasniegums. Es varu pieminēt Riekstu armiju. Man patika Riekstu armija, tāpēc, ka tā priekš manis bija nedaudz revolūcija, un tas bija kaut kas tāds, kas palīdzēja pašam pārvarēt tos pašnospraustās robežas, varbūt hip-hopā un nedaudz iziet no komforta zonas un saprast, ka komforta zonai vajadzētu būt daudz lielākai, nekā mēs atļāvāmies pārkāpt. Mans personīgās intereses kaut kā lielā mērā, es pēdējā laikā kļūstu par tādu kā sektantu gandrīz, ja runa ir par hip-hopu kā kultūru un izteiksmes veidu, tāpēc, ka manas intereses būtībā lielā mērā pārklājās ar hip-hopa Latvijā interesēm, ar to, ko es gribētu redzēt. Tas ir hip-hops kā integrāla kaut kāda daļa sabiedrībā un kaut kas spēcīga lieta. Un es tam šobrīd neredzu to spēku, kāds potenciāls tur ir principā tajā formātā. Un viss, kas ir hip-hops, to var ilgi stāstīt. Bet manās interesēs personīgi ir tuvākajā laikā pašam rādot piemēru, parādīt, kā tas var funkcionēt un cik neizmantot daudz iespēju tur ir. Es diezgan mērķtiecīgi eju uz kaut ko, bet tas ir kā
Es nezinu, es jūtos kā airētājs laivā, jo vienam uz to, kā airētājs laivā, kurā ir daudz airētāju, jāsaka. Tāpēc man personīgi liekas, ka tas ir vairāk, man tad kaut kādi globālāk tie mērķi šobrīd. Man nav konkrēti savu kaut ko, ko es varu pateikt 3 vārdos, ka es gribu izdarīt to un izdarīt to. Man ir personīgie projekti, kas notiek, vai ne? Bet viņu mērķis ir kaut kas cits, nevis viņu eksistence. Es domāju, ka dzīvē un mūzikā ir viens un tas pats iedvesmas avots, un tā ir tā pati, es nezinu, daudz, drīzāk vieglāk nosaukt lietas, kas neiedvesmo, nekā kas iedvesmo. Neiedvesmo stagnācija, neiedvesmo rutīna. Bet visā pārējā ir grūti gan arī pieķerties kaut kam citam, kas nav saistīts ar mūzikām. Pat mēs šeit, mēs esam tagad Dirty Deal Audio headquarteros, starp citu, un mēs šeit remontējam, strādājamies, ņemamies, un gandrīz tur jebkurā brīvajā brīdī, gan mēs, gan kolēģi grib aizlavīties līdz pogām un paspaidīt un pasist skaņas, un tas jau ir, man liekas, arī savā veidā rādītājs, ka pat kaut kādā brīdī, kad mēs fiziski būvējam savu nākotni, tad tā atkarība nosauc malā, un tajā brīdī arī kādam galvā kaut kas skan, kaut kādi ritmi vai melodijas, un tas ir jebkura situācija. Un tā kā šobrīd mums viss notiek, process, kas šobrīd notiek saistībā ar mani un ar kolēģiem un ar mūziku, tas ir absolūti pretējs stagnācijai. Un mēs tāpēc es arī no rīta līdz vakaram jūtos iedvesmots, teiksim, šobrīd gan muzikālā ziņā, gan rakstīšanas ziņā. Man ir mūziķi, kas ir ikonas, vai ne, uz ko es, kā saka, look up, vai ne, es skatos uz viņiem kā uz piemēru kaut kādos, ja ne vairākos, tad kādā konkrētā jautājumā, bet es to vārdu mūzi nedaudz laikam izvairos lietot, tāpēc, ka ja labi paskatās, es jau minēju, man šķiet, ka viņi ir visu laiku klātesoši, ja tu pats viņu nenogalini ar savu pasivitāti. Bet konkrēti, jā, mūziķi ir dažādi. Viens, ko es varu nosaukt, ir Madlibs. Es esmu Madliba liels fans, un es viņu, teiksim, abrīnoju par visu, gan par viņu tā kā attieksmi pret mūziku un pret darbu, gan pret to, kāda viņam ir prioritāšu līmeņi, vai ne, tajā dzīvē un muzikālajā darbībā, un viņa mērķi, ko viņš arī grib pateikt ar savu mūziku un vispār savu eksistenci kā cilvēks, kā personību. Un tas ir viens no piemēriem tikai. Es gribu taisīt spēcīgu mūziku, tādu, ko var fiziski, kam ir fiziski ietekme uz cilvēku, un es gribu pārsteigt, man ir svarīgi koncentrēta enerģija mūzikā. Man nepatīk atšķēdīts materiāls, teiksim, tā liekas kā tāda kaut kāda cūku barība sajaukta, vai ne, tur no debils piemērs, bet teiksim, kā var Latvijā iedabūt hip-hop radio, tas ir viņu nedaudz tā kā izlaist caur, piejaukt viņam klāt vai padarīt pat viņu par piejaukuma sastāvdaļu drīzāk kaut kam. Nevis to enerģiju, ne, ko mēs visi mīlam tā un pazīstam, to tīro hip-hop enerģiju palaist cilvēkiem ausīs. Tas ļoti reti notiek. Un tas ir tas, ko es gribētu redzēt nākotnē, runājot arī par mērķiem mūzikā. Un es nesaku, ka es esmu tas, kurš spēj to izdarīt, bet es uz to eju kā uz mērķi, un es ceru, ka tas iedvesmos arī citus. Dirty Deal Audio ir baigā lieta, kas daudziem no mums un kolēģiem, man liekas, palīdzēja, tā kā viņu vīzijām par nākotni palikt daudz kodām mežonīgākām un tādām, un Dirty Deal Audio ir projekts, kas ir
labi, es pastāstīšu, kas ir tiem, kas nezina. Dirty Deal Audio būtībā ir beatmakeru un ne tikai beatmakeru, vispār arī elektronisko mūziķu un beat mūziķu un bas mūziķu kolektīvus un labels. Un tagad arī fiziska vieta, tātad, kas kustina to visu padarīšanu uz priekšu un kas ļauj, varbūt, kā man laikam teica Kristaps Ritms, ka beat mūziķi ir nogarlaikojušies beatmakeri. Un ka tas ļauj nogarlaikojušamies beatmakeriem būt pašiem par sevi mūziķiem, nevis varbūt daļai tikai no hip-hop mūzikas, bet arī kaut kādā veidā veidot, rakt pašiem savu grāvi, vai ne, taisīt, būvēt savu ceļu. Un mēs izdomājam, ka tas būs labāk, ja mēs to visu darīsim kopā. Un tas ar katru brīdi pierādās, ka kolektīvā esot un kopā strādājot var apbrīnojami ātri sasniegt to, ko vienam nebūtu viegli izdarīt, ne pavisam. Un mēs tādā garā arī turpinām. Un pastāstīt par Dirty Deal Audio, ja bija jautājums. Ko var piebilst? Nu jā, un mēs esam nonākuši tagad līdz tādai situācijai, ka mums tagad savu studiju top. Un es ceru, ka Dirty Deal Audio studijā man kā hip-hopa patriotam, es ceru, ka te notiks daudz hip-hopa, un es ceru, ka šeit taps Latvijā labākais hip-hops, es pateikšu tā. Un tā kā jā, mēs drīzumā gaidiet, ka mēs vērsim oficiāli durvis vaļā un nāciet ciemos, taisiet savu stafu augšā. Tā kā tā, palīdzēsim un viss būs labi. Nu, netīrās cilpas ir diezgan attīstības ziņā diezgan lineārs projekts šobrīd, bet tāpēc, ka ir ļoti daudz kas cits notiekās patreiz, bet mēs kā kolektīvs arī pastāvam, mēs 181H, netīrās cilpas. Laikam šodien nepaspēsim, bet uztaisīsim arī kaut ko kopā, kā relīzi, tā kā netīrās cilpas ir. Studija netīrās cilpas nav, netīrās cilpas ir. Es laikam biju paziņojis par dekadansi, un šobrīd šis augusts man tātad ir vislielākais darba mēnesis tam visam, ko es biju jau paziņojis tiem, kas seko līdz tam, ko es daru. Viņi jau zina, ka es šogad gatavoju vismaz 2 relīzītes, un jūs viņus sagaidīsiet pavisam drīz. Es varu pateikt, ka viena no viņām būs mixtapes Dekadansis, vienā vārdā, kas būs apkopojums vecām, jaunākām un vidēji vecām dziesmām. Un pēdējo reizi, kad es skatījos tajā folderī, kas man tur iekšā iet tajā relīzē, tur bija pāri 50 trekiem, īsiem, gan ļoti, bet cipars ir liels. Un otrs, ko es pabeigšu jau ātrāk, bet izdošu nedaudz vēlāk, tas ir EP ar Oriolu kopā, Oriolu beati, es pie mikrofona, himnas EP. Un gaidiet, es datumu vēl negribu teikt, jo kā jau var nojaust, ļoti daudz šobrīd, kas notiek, viss notiek kopā, un vakar ir laiks, kad var strādāt pie tā, un to es arī cenšos darīt, bet es plānoju uz augusta beigām, ka viss jau ir gatavs, un tad jāskatās, kādā situācijā labāk izlaist to visu ārā. Ar mūziku var nopelnīt, un atkarībā, kā es esmu diezgan jau tāds plašu profilu cilvēks tajā visā, kā jau es minēju sākumā, bet šobrīd es būtībā to arī daru. Pirms pavisam neilga laika es tā kā oficiāli pārslēdzos uz dzīvošanas no mūzikas. Un es domāju, ka drīzumā pārslēgsies arī citi kolēģi, tā kā 100% uz mūziku kā uz primāro ienākumu avotu. Un kaut arī pagājis ļoti ilgs laiks, kamēr mēs esam sākuši ar to ņemties, tad
tas brīdis ir būtībā pienācis, un man liekas, ka tas ir liels solis Latvijā priekš hip-hop beatmakeriem vai reperiem. Tas nav reti, kuram ir tādas privilēģijas dzīvot, lai taisītu mūziku. Ietekmē. Kādreiz negribējās atzīt, bet citu domas arī ietekmē, protams, to, ko tu dari, bet pakāpeniski tas gan zaudē savu vērtību, bet es domāju, ka liela daļa jauno izpildītāju, kas apgalvo, ka citu viedokļi neietekmē to, ko tu dari, tur ir kaut kāda mānīšanās kaut kādā mērā, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir vienkārši tāds gabarītu jautājums, ka tu esi milzīgs, vai ne, ka tu paliec mega populārs, tad es domāju, ka tas zaudē varbūt to vērtību, bet kamēr tu esi, protams, ir jautājumi, kuros tas varbūt var šķist un var nešķist svarīgi, bet kaut kādā līmenī vai zemapziņā es domāju, ka tam noteikti ir kaut kāda ietekme un teiksim, arī ilgākus gadus ar to ņemoties, kaut kur pazemē vēl var just ka tev ir patīkami vai kādam patīk vai nepatīkami, ja kādam nepatīk tas, ko tu dari. Bet ir situācijas, kad tu zini, ka tu zini labāk. Un tad īsti nav ko, tur nav īpaši, kur izvērsties diskusijās, tāpēc, ka tas ir kompetences jautājums, vai ir vērts klausīties arī kādā vai nē, citreiz. Tieši tā laikam arī ir, ka pie mums tās lielākās barjeras ir, tu pats kaut kādā mērā nospraud, bet tur ir jābūt kaut kam tādam nozīmīgam jānotiek, lai tu varētu pārkāpt. Tas nav tāds knipji jautājums, vai ne, tas ir, teiksim, nevar iznīcināt kompleksus, tāpat kā nevar iznīcināt bailes. Tas ir kā tev saka, nebaidies. Nav jau tā, ka tev citi saka baidīties vairāk, ja viņam saka nebaidies. Vai neuztraucies, piemēram, kāds satraucās pirms kāda tur nozīmīga notikuma. Neviens nekad nav izārstējies, tu viņam pasaki neuztraucies. Kas tas ir tai pavēle, kas tas ir, tas nekas nav. Un attiecīgi līdz tam visam jānonāk pašam. Un pēc tam liekas, ka tas viss bija tik skaidrs, ka viss atbildes, ka tu biji vai stulbs, vai kāds tu biji, vai nesaprati kaut kādas lietas, bet vienkārši nebija kaut kādas durvis kaut kur galvā atvērušās pareizajā virzienā, un tas arī viss. Un es nezinu, kas notiek bērnībā ar cilvēkiem, kas tās durvis viņiem virina ciet un vaļā, un kādi notikumi, bet tas, kas notiek bērnībā, tas ir kaut kāds hardcores, un vēl tagad ir jālabo tas viss, tas kā tu audz un no kā tu mācies lietas. Un tam nav, man liekas, tas ir vienkārši laika jautājums, laika un pieredzes jautājums, lai tiktu tam visam pāri, tam galvā ieaudzinātajām lietām. Es neesmu ticis tam pāri. Es mēģinu šobrīd, man liekas, ka diezgan raitā solī es kustos tajā virzienā, bet bišķiņi ar varu pēdējā laikā. Bišķiņi ar varu mēģinu paiet pretī lietām, kas mani baida vai uztrauc, vai ja es par kaut ko šaubos, tad es mēģinu rīkoties tā, lai es varētu pārbaudīt šaubas. Un tas arī viss, ko es varu ieteikt, ja kādam nav riktīgi kaut kas. Ja kādam ir barjeri daudz dzīvē, ejiet pretī. Tas ir barjeri jāpārliec pāri. Es teiktu, pirmām kārtām mēģināt, man liekas, ka varbūt tas man tikai strādātas ieteikums, bet es ieteiktu nedomāt par sevi pirmo. Es ieteiktu domāt par kaut ko citu pirmo un pašam būt tam tavas idejas piedēklim, jo ja tavas idejas ir pietiekami lielas, tad viņas var tev aiznest kaut kur. Un ja tu sēdi un domā, kā man izdarīt to, kā lai par mani padomā to, vai
vai kas ar, nu, ir situācijas, kad ir jāpadomā par sevi, bet ja tu esi komforta zonā, tad tev ir jāpūš tas idejas burbulis, un lai tu tiktu ārā no turienes, un tas ir tik daudz vieglāk nekā mēģināt skatīties uz sevi no malas kā kaut kādu, kā kaut ko, kas ir jālabo, vai tam līdzīgi, tāpēc, ka tas tev vienkārši var aiznest projām tas var, idejas un lieli mērķi var tev pašam likt uz sevi paskatīties no citas perspektīvas, palīdzēt. Tāpēc, ka kamēr tu esi pats savā galvā, tu nevari sevi redzēt no malas, un tu nesaproti sevi, un tu nevari, manuprāt, es tā domāju. Un es pie tā šobrīd pieturos. Varbūt es pēc gadas teikšu kaut ko citu. Bet man liekas, ka ir tas ceļš, pa kuru tu ej, ka tam ir lielāka nozīme nekā tas, kas tu esi pats. It īpaši, ja tu mini jaunu taku kaut kur. Un jo tu drošāks esi uz tā ceļa, jo man liekas, ka stabilāk jutīsies, jo tev abas kājas būs, vai ne, tā kā tev nevarēs apgāzt tik viegli vienkārši, ja tu ej droši līdzi, seko saviem ideāliem līdzi un sapņiem. Nevajag, protams, akli sekot principiem, bet principus vajag pārvērtēt tik pēc kāda laika, jo mēs visi paliekam prātīgāk ar laiku un saprotam, ka varbūt kaut kas nebija tik laba ideja, kā likās kādreiz, bet, jā, principi, nē, ideāli varbūt, ka jā. Es esmu fans revolucionāri, es skatos intervijas un priecājos par to, kas tur ir redzams, tāpēc, ka iedvesmojoši, ja tu paskaties uz cilvēkiem un ko viņi dara, vai ne, un ko jūs atrodat kādus cilvēkus un ar ko jūs parunājaties, tad prieks skatīties, var uzlādēties ar kaut ko, es nezinu, ar ko uzlādēties. Vai tik tas nav kaut kāds pakāpiens pār tām pašām barjerām kaut kādā veidā, palīdzīga roka pie barjerām, kad skatās revolucionārus, kad redz cilvēkus, kas ir kaut kur sadzirdējuši kaut ko galvā un sekojuši tam un arī kaut kur aizgājuši, kaut kur citi varbūt gribētu būt, bet nav, nu jā, revolucionāri ir tāds kruķīts. Revolucionāri kruķīts. Ansis.